Slavu Dievam. Prieks tev redzēt šodien šeit. Tu kaut ko sagaidi. Ļoti svarīgi, ka tu kaut ko sagaidi no cilvēkiem. Jā, no Dieva. Amen. Tā ir liela žēlastība, ka mēs varam sanākt kopā un būt sadraudzībā savā starpā. Un tas kungs kādu laiku jau atpakaļ uzrunāja veidot šos pielūgsmes vakarus. Un viņš arī nodrošināties uz savu pagājušais padalījos, ka mums draudzē pašiem nav dzīvā slavēšana. Un tad mums bija jautājums kaut kā. Viņš teica, par to neuzpraucies. Un viņš arī nodrošināja pie mums šodien atkal brālis Elvis. Un patiesībā jūs katrs viens esat svarīgs. Tas, ka mēs priekšā te kaut ko darām, tas nepazemina jūs vai nepaukstina mūs. Amen. Mēs esam šeit, lai paaugstinātu viņu, lai pagodinātu viņu. Amen. Mēs esam šeit, lai piedzīvot viņu. Patiesībā es jau tevi gribu iedrošināt un jau pateikt, ka Dievs jau darbojas. Tu zini, ka viņš dara brīnumu tieši tagad, tieši tevī. Tagad? Amen. Viņš grib darīt arī caur tevi. Tāpēc ir svarīgs viens moments, kas man ir ļoti svarīgi, kad lai Svētais Gars ir kungs šī vietā. Jo ir tāda rakstieta, kad Dievs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Man radās vienmēr tāds jautājums, vai Dieva gars ir visur esoši? Tā ir? Dieva gars ir visur esoši, vai nav? Bet vai visur ir brīvība? Un tad mēs ieraudzījām vienu citu tulkojumu, kur ir teikts, kur tā kunga gars ir kungs, tur ir brīvība. Cik svarīgi, lai mēs jaujam viņam būt par kungu mūsu dzīves sfērā, katrā mūsu dzīves sfērā. Arī tagad, kad mēs sanākam kopā, lai viņš ir kungs. Amen? Un lai viņš mūs katru vienu lieto. Viņš grib lietot. Tu esi cienīgs. Tu zini, ka esi cienīgs? Kas tev padarīja cienīgu? Jēzus Kristus tev padarīja cienīgu. Amen? Tāpēc mēs sagaidām un šeit. Tas nav ar mērķi attālināt jūs kaut kādā veidā krēsti, salikt tā tālāk. Šeit ir brīva vieta, jūties brīvi. Dzirdat? Nav svarīgi, vai tu sēdi, vai tu stāvi, vai tu guli. Ir svarīgi tavas sirds. Amen? Ja tu sagaidi, tu saņemsi. Paldies Tev, mīļais Dievs Tēti. Paldies, ka mēs varam būt šeit. Paldies par Tavu žēlastību, ka šodien ir jauna, bagāta un pāri plūstoši. Un pilnīgi pietiekoši priekš katru vienu no mums. Mēs esam šeit, kungs, lai pagodinātu Tevi. Un dārgais Svētais Gars, mēs lūdzam, esi Tu, kungs, šī vietā. Lai tiešām atnāk brīvība. Jo tur, kur Tu esi kungs, tur ir brīvība. Tur notiek izmaiņas. Paldies Tev, paldies Tev. Paldies Tev, kungs, kad esi darījis mums cienīgus būt šeit, nākt Tavā klātbūtnē. Un ka mēs varam būt līdzstrādnieki savā starpā un ar Tevi, kungs. Paldies Tev, paldies Tev. Mēs pateicamies Tev. Paldies, ka Tu priekš katru vienu šodien esi sagatavots. Tāpēc mēs sadaram savas sirdis, lai saņemtu no Tevis, lai pieņemtu no Tevis. Mēs sadaram savas acis, lai redzētu no Tevis. Mēs sadaram savas ausis, lai dzirdētu no Tevis, kungs. Paldies Tev, dārgais Svētais Gars, ka Tu visu to dari dzīvi. Jo Tu dari vārdu dzīvi. Vārdu, kas vienmēr darbojas, kas ir dzīves un spēcīgs. Paldies Tev, kungs. Mēs esam šeit, lai pagodinātu Tevi. Lai Tu izpaustos, kungs. Paldies Tev. Mēs pateicamies Tev. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Slavēsim, godināsim viņu. Amen. Un esiet brīvi. Dieva Gars viņš grib Tevi lietot. Ne tikai tie, kas mēs iznākam priekšā. Jūties brīvi, esi gara vadīts. Ja gars Tev pamudīt pieeja pie kāda aizlūgt, dari to. Dzirdi? Ja Tev ir liecība, dalies ar to. Starp dziesmām būs tāda iespēja padalīties. Ja tu negribi mikrofonu runāt, tu vari no vietas to darīt. Bet tiešām, lai viņš ir kungs, jūties brīvi. Un lai mums ir atvērtas sirds. Amen? Slavu Dievu. Halleluja. Slavu Dievam.
tiešām prieks atkal būt šeit un būt jūsu vidū. Un es ticu, ka Dievs ir šeit un ka mēs varam kopīgi slavēt un pielūgt viņu. Brāļi un māsas, tiešām slavēsim, meklēsim viņu, vērsīsim savus skatus uz viņu. Un es sagaidu tiešām, ka mēs visi esam šodien šeit arī slavētāji un lūdzēji. Un ka mēs visi varam pacelt savas balsis, vai mākam dziedāt, vai nē. Un vienkārši pielūgt to Dievu ticībā. Aleluja, kungs. Tiešām slavu Tev un pateicību, kungs. Par to milzīgo žēlastību, Dievs, ar kur Tu esi mūs vadījis. Paldies par šo vakaru, kungs. Paldies par šo brīdi, par katru vienu, kurš ir šeit, Dievs. Pieskaries ikvienam, Dievs, atver mūsu sirdis, kungs, un mūsu prātus. Tavam garam, Tavai dzīvībai, Dievs. Tavai radikālajai mīlestībai, kungs, ar kur Tu maini mūs un dziedi un šķīsti un veido mūsu raksturs ikdienas. Paldies Tev, kungs, par tām dāvanām, ko Tu mums esi devis, kungs. Paldies par vietu, kur Tu esi mums ielicis katru, Dievs. Paldies, ka mēs varam tiešām brīvi sanākt kopā, baudīt Tavu brīvību, Dievs. Piepildi šo vietu ar savu garu, lai šeit tiešām ir droša vide, kur mēs varam lūgt un pacelt savus balsus. Un, ja ir kāda liecība vai jebkas, lai mēs varam brīvi atsaukties uz Tevi un pagodināt visā Tevi, kungs. Slavu Tev un pateicību. Aleluja, Jēzus vārdā. Dievs, Tu esi labs. Dievs, Tu esi labs. Svētīts tas pie Tevis mēs. Dievs, Tu esi labs. Svētīts tas pie Tevis mēs. Bauda un redz, Tu esi labs. Alleluja. Bauda un redz, Tu esi labs. Dievs, Tu esi labs. Dievs, Tu esi labs. Svētīts tas pie Tevis mēs. Dievs, Tu esi labs. Svētīts tas pie Tevis mēs. Bauda un redz, Tu esi labs. Bauda un redz, Tu esi labs. Jo nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labāk var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, lai lielāku kas spētu dot. Jo Dievs, Tu esi labs. Svētīts tas pie Tevis mēs. Dievs, Tu esi labs. Svētīts tas pie Tevis mēs. Bauda un redz, Tu esi labs. Tas, kurš bauda un redz, Tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par Tevi labāk var būt. Nav nevienas
kas pie tevis taras, bauda un redz, tu esi labs. Amen. Bauda un redz, tu esi labs, Dievs, tu esi labs. Dievs, tu esi labs. Svētīts, kas pie tevis taras, Dievs, tu esi labs. Svētīts, kas pie tevis taras, bauda un redz, tu esi labs. Tas, kurš bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, lai lielāku kāds spēku dod. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Amen. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, lai lielāku kāds spēku dod. Dievs, tu esi labs. Dievs, tu esi labs. Svētīts, kas pie tevis taras, Dievs, tu esi labs. Svētīts, kas pie tevis taras, bauda un redz, tu esi labs. Tas, kurš bauda un redz, tu esi labs. Halleluja! Slavu Dievs! Slavu Dievs! Lai slavu Halleluja. Dievs! Slavu Tev, kungs. Paldies Tev, Tu patiešām esi labs un vienmēr labs. Paldies Tev par visu, ko Tu dari. Par visu, ko Tu esi izdarījis, danu un vēl darījis katru vienu mūsu dzīvē. Paldies Tev, mēs pateicamies Tev. Un visu godu un visu slavu atdodam Tev. Paldies Tev, kungs. Halleluja. Tas kungs man iedēvis vārdu šim vakaram. Tu droši vari apsēsties. Ziniet, tam visam ir mērķis. Kāpēc mēs esam šeit? Un tas kungs to dara tikai šeit, un ne tikai Latvijā, bet par visu pasauli. Un šis mērķis ir, lai viemotu. Lai viemotu savus bērnus. Un Dievs mūs aicina vienotībai. Amen. Ziniet, cik daudz šķērpi tika un tiek laustu Kristus miesā. Tā vietā, lai mēs cīnītos pret vienu vienīgu ienaidnieku, kas ir velns, mēs bieži vien cīnāmies viens pret otru. Ar mazsvarīgām lietām, otršķirīgām lietām. Kas nav evaņģēlija centrs. Amen? Visa centrs ir Jēzus Kristus. Zināt, tā, kad Dievs gribēja dot Izraēlam uzvaru, zināt, ko viņš bieži darīja? Dievs sēja nesaskaņas ienaidnieku vidū. Tad, kad cilvēki gribēja kaut ko sasniegt, ceļot Bābeles torni, Dievs sajauc viņu valodas, ka viņi nesaprat viens otru, un viņu darbs beidzās. Ziniet, vēls neko pats neizdomā. Viņš kopē. Kad viņš grib apturēt Dieva armiju, kā es domāju, ko viņš dara? Kādas metodas viņš pielieto? Vans sāk sēt nesaskaņas strīdus, sāk dalīt, un ne tikai viņš sāk celt sienas mūsu starpā. Un tā mēs rāpamies par šīm sienām un šaujam viens uz otru.
Un redzot to, kas notiek šodien, es ticu, ka Dieva gars jauc šīs cienas. Tāpēc neviens šeit nav lielāks vai mazāks. Tu esi svarīgs. Dzirdi? Tu esi īpašs. Un viņš jauc šīs cienas, un mums ir iespēja parādīt mīlestību vienam pret otru. Kā jūs domājat, Dievs klausa Jēzus lūgšanas? Tāds švakre. Dievs klausa Jēzus lūgšanu. Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa, no 20. panta nolasīšu. Bet ne par viņiem vienus lūdzu, Jēzus to runā, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, it kā tu Tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis, tāpat kā tu mani esi mīlējis. Dievs tev ļoti mīl. Viņš tev mīl tāpat kā Jēzu. To es neizdomāju. Tas ir uzrakstīts māc uz balta. Tas ir Dieva vārds. Amen? Es ticu, ka vienotība ir viens no galvenajām sastāvdaļām mūsu attiecībās ar Dievu. Un arī katrā mūsu dzīves sfērā. Un spriežot pēc tā, cik intensīvi Vārds cīnās pret vienotību kristiešu starpā. Ģimenē. Es saprotu, ka vēlmu tas ļoti tracina un dara niknu. Un tas tam ir iemesls. Jo Bībele saka, Mateja 18. nodaļa, no 19. panta. Atkal es jums saku, ja 2 no jums virs zemes ir vienā prātā, kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes Tēvs to tiem dos, jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Ir kāda lieta, ja viņi jau ir vienojušies vienā prātā, tad jau ir par vēlu kaut ko darīt. Dievs jau darbojas. Dzirdi? Cik svarīgi ir vienotība. Tāpēc Vārds dara visu iespējamu, lai līdz vienprātībai nenonāk. Tāpēc mēs skaldam, nezinu kā, mazarīgas lietas. Paldies Dievam, ka Viņš ir par mums. Amen? Paldies Svētajam garam, kas mums atgādina šīs lietas. Un ar viņu viss ir iespējams. Amen? Viņš negrib, lai mēs nonākam līdz vienotības, līdz vienprātībai. Tāpēc Vārds steidz naidu, šķelšanos ģimenē un attiecībās. Ziniet, ja ģimenē ir vienotība, tad nav tāda problēma, kur nevarētu pārvarēt. Amen? Ja draudz ir vienotībā, tad nav tāda izaicinājuma, ar kur viņi nevarētu tikt galā. Un mēs dzīvojam pēdējos laikos. Amen? Un izaicinājumi nāk un nāks. Mēs domājam, un ceram, būs vēl labāk. Ja es teicu, ka būs grūti laiki, bet mēs neesam vieni. Mēs esam kopā ar viņu. Amen? Es ticu, ka Dievs mums gatavo tam laikam, kad vajadzēs drosmīgi vienbalsīgi pateikt savu nostāju. Vienotība būs tā lieta, kas palīdzēs mums iziet caur grūtu un sarežģītu laiku. Kad var redzēt vienotību, ir vai nav? Tad, kad ir vētra, tad uz kuģi to redzēt, kur jūrnieki vai mūl katrs uz savu pusi, vai ir vienoti. Ja Vārds saprot, ka vienotība ir liels spēks, tad mums to vajadzētu saprast vēl vairāk. Amen? Ir kā mēs ar prātu varbūt saprotam, bet vai kaut ko vairāk. Un paldies Viņam, ka Viņš mums atgādina. Amen?
Viņš nekad mums nepārmet. Mēs jau dzirdējam, viņš vienmēr ir labs. Viņš grib labi priekš tevis un mans. Un mēs šodien šeit uz zemi esam atstāti ar mērķi, lai izplatītu Dievu valstību. Ziniet, un Dievu valstību nav vārdos, bet viņi ir spēkā. Un es to gribu piedzīvot. Un viņš grib darboties ar katru vienu no mums, kas esam šeit. Ne tikai šeit, bet tikai mēs aizējam tālāk ikdienā. Amen? Bābeles tornis. Pat nepareiz vienotībai ir liels spēks. Vienotība mūsu dzīve var atnest lielas lietas, par kurām nemaz nenojautām. Kad mēs strādājam kopā, vienotībā, kad darām kaut ko kopā. Un šeit mēs esam saicināti, tas kungs mums ir saicinājis kopā. Bet ir ļoti svarīga lieta. Tas, ka mēs sanākam kopā, nenozīmē, ka mēs esam vienoti un vienprātībā. Bet viņš grib, lai tā ir. Runa ir par tavu sirdi, par manu sirdi. Vai mana sirds ir atvērta pret tevi? Vai mana sirds ir atvērta pret tevi? Mūsu sirdīm jābūt atvērtām vienam pret otru. Un tas rada drošu vidi, kā Elvis saka. Droša vidi ir ļoti, ļoti svarīgi, kad tu vienkārši izjūti šo viņa žēlstību, viņa mīlestību, kur ir nebeidzama. Un tu jūties droši. Tu zini, ka viņš ir šeit, lai palīdzētu tev. Un viņš darbojas caur tevi un man. Amen? Mēs bieži domājam, kāpēc apstākļu darbos notika tāds zīmes un brīnums. Pavas apstākļu darbs. Viņi bija vienoti. Viņi bija vienprātībā. Kad viņi bija augšā gaidīja, kad atnāks apsolījums, viņi bija augšā vienprātībā. Vienoti. Amen? Viņi vienprātīgi lūdza Dievu. Un lietas notikās. Ziniet, varbūt atšķirīgi, kad mēs esam kopā. Piemēram, autoostā, lidostā, lielveikalā. Visi kopā vienā laikā, vienā vietā. Bet tas nenozīmē vienot, vienprātībā. Katrs par sevi aizņems ar savām lietām, ar savām vajadzībām. Visi atrodas it kā vienā ģeogrāfiskā punktā, vienā un tā pašā laikā, visi kopā, bet viņi nav vienoti, nav vienprātība. Jā, viņi nekaujās, nav konfliktu, bet nevar teikt, ka tāpēc ir vienotība. Kad mēs runājam par vienotību, mēs nedomājam, ka tas ir vienkārši miers. Mēs nekaujamies. Mēs divkopām varam atnākt 2 stundas, mēs varam. Bet, es vairs negribu šos laikus. Es gribu piedzīvot šo viņa dzīvību un pārpilnību. Amen? Un vienotība, tas ir kaut kas varants. Bet vai mūsu sirds ir atvērts vienam pret otru? Vai nav kāda aizvainojuma vai rūgtums, kāda uzcelta siena? Vienotībai, kam Dievs mūs aicina, ir citi dziļumi. Es ticu, ka tas ir spēks. Vienotība ir varens spēks. Vienotība ir tas stāvoklis, kurā Dievs var darboties. Jūs zināt 133. psalmu? Nolasīšu. Dāvids svētceļnieku dziesma. Redzi, cik jauka un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Uz māsām tas neatiecas. Jūs zināt, kad Jēzu Kristu nav vairs ne vīrietis, ne sieviete, ne tautība. Mēs esam jauns radījums. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Amen? Tāpēc uz māsām tas neatiecas. Kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pilno galvas bārdā, Ārona bārdā un notek uz viņa drēbju vilēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. Kur viņš ir apsolījis to? Kad ir vienotība. Tāpēc ienaidnieks zina. Tāpēc viņš šķeļ
tāpēc viņš darbojas un visādos veidos pie katra savādāk. Bet paldies Dievam, ka mums ir Svētais Gars. Viņš ir mūsu skolotājs, viņš ir mūsu padomdējs. Paldies Dievam par viņu dzīvo vārdu. Amen? Kur mēs varam ņemt kā zobenu un stāvēt pretī. Kur mēs varam ņemt kā vairogu un izdēst katru ienaidnieku ugunīgo būtu. Amen? Tāpēc tam, ka viņš mums ir saicinājis kopā, tam ir mērķis. Ja mēs būsim atvērtām sirdīgi, mēs piedzīvosim varānas lietas. Tu esi daļa no tām, tu neesi kaut kas liekas. Tu esi svarīgs. Apstājot darbos 4. nodaļā 32. pāns. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Kungs, kā tas iespējams? Ar viņu ir iespējams. Viņš dzīvo mūsos. Mūsos ir izlieta Dieva mīlestība. Amen. Mēs katru dienu baudām viņa žēlstību, kas ir jauna, bagāta un pāri plūstoša. Viena sirds un viena dvēsele. Tas ir īpašs stāvoklis. Un esot šeit, mūs vieno tikai viens. Tas ir Jēzus Kristus. Un tāpēc, ka viņš ir tas, kas mūs vieno, caur mūs plūst viņa dzīvība. Mums ir viena sirds, viena dvēsele un viens ienaidnieks. Un tas nav brālis un māsa. Tas nav brālis un māsa. Šeit mēs tā pārspīlam, ienaidnieks, es jau neuzskatīju par ienaidnieku. Bet kas citreiz manā sirdī, ko es par viņu domāju? Vispār par cilvēkiem. Mums ienaidnieks ir vēlns. Amen. Un mēs plecu pie pleca varam stāvēt, pielūgt un godināt un cīnīties par evaņģēliju ticību. Amen. Tāpēc viss gods un slavu Dievam. Paldies Tev, kungs Jēzus. Paldies Tev par to, ko Tu izdarīji, par to, ko Tu dari un vēl darīsi mums katru vienu dzīvē. Mēs pateicamies Tev. Paldies Tev, dārgais Svētais Gars, par šo atgādinājumu. Paldies par šo vārdu, ko Tu dari dzīvi. Ka tas nav tikai teorija vai zināšanas manās smadzenēs, bet ka tas kļūst dzīves. Ka es to pielietoju. Ka biežam man sirds ir atvērta, lai Tu darbotos, kungs. Ka Tu esi svētījis mūs katru vienu, lai mēs būtu par svētību. Paldies Tev, kungs. Mēs pateicamies. Mēs jau pateicamies par to, ko Tu dari. Mēs jau pateicamies par šo vienotību, ka mēs esam vienoti, ka mēs vienot varam darboties, ka caur mūsu plūšī dzīvība ar pārpilnību izrādot katru vārdā. Paldies Tev, kungs. Mēs paļaujamies uz Tevi un sagaidām no Tevis. Tāpēc mūsu acis ir atvērts, mūsu savas ir atvērts un mūsu sirds ir atvērta. Paldies Tev, kungs. Jēzus vārdā. Amen.
visu sevi nododu tik tev. Nododu tik tev. Neceru uz saviem spēkiem. Neceru uz saviem spēkiem, bet uz tavu žēlastību. Žēlastību. Tev vien vēlos dzīvot. Tev vien vēlos dzīvot, kalpot visu sevi, nododot tik tev. Halleluja, nododot tik tev. Slava, 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 halleluja. Slava, slava, halleluja. Slava, slava, halleluja. Tevi slavē, Kungs. Slava, slava, halleluja. Halleluja. Neceru uz saviem spēkiem, bet uz tavu žēlastību. Žēlastību. Tev vien vēlos dzīvot, kalpot visu sevi, nododot tik tev. Nododot tik tev. Slava, slava. Slava, slava, halleluja. Halleluja. Slavējam Tev, Kungs. Slava, slava, halleluja. Halleluja, Kungs. Slava, slava, halleluja. Dod mums spēku, dod mums balsi, Kungs. Slava, slava, halleluja. Slava, Kungs. Dziedāsim slavu. Slava, slava, halleluja. Halleluja. Slava, slava, halleluja. Visi eņģeļi dzīvo debesīs. Halleluja. Slava, slava, halleluja. Nav vienotība šajā vietā, Kungs. Slava, slava, halleluja. Tevi vēlamies slavēt, Kungs. Slava. Slava, slava, halleluja. Un visa draudze dzied. Halleluja. Slava, slava, halleluja. Halleluja, Kungs. Brīnišķīgs esi Tu. Tevi, Tēvs, mīlam mēs, Tavu vārdu dziedinām. Tu esi ķēniņš augstākais, Tu par mums gādā. Tevi, Tēvs, mīlam mēs, Tavu vārdu dziedinām. Tu esi ķēniņš augstākais, Tu par mums gādā. Tu par mums gādā. Tu par mums gādā.
šeit, un Tu jau darbojies, Dievs. Tiešām liekas, ka daudz esam mēs šeit, un šī kopīgā dziedāšana, šī kopīgā slavēšana liekas katrais Tavu spēku, Tavu tūmu vēl vairāk, Dievs. Un mēs varam tiešām nevis tikai zināt par Tevi, vai dzirdēt par Tevi, vai lasīt par Tevi, bet arī, Dievs, piedzīvot Tevi šeit un šobrīd, jo Tu esi dzīvs, Tu izlauzies cauri visiem prāta cietokšņiem un visiem uzskatiem un pārliecībām, un Tu iepazīsti mūs ar sevi personīgi. Cik brīnišķīgi, Dievs, ir Tev piedzīvot. Tu esi dzīvs, un Tu dzirdi mūsu balsis, mūsu lūkšanas, un šis nav vienkārši kārtējais sanākšanas kaut kāds pasākums, kur kristieši sanāk kopā, bet Dievs, šī ir vieta, kur Tu esi dzīvs, kur Tu darbojies, kur Tu dziedi. Dievs tiešām runā uz brāļiem un māsām, runā uz mums katru. Lai mums ir drosme arī pacelt savu balsi, pagodināt Tevi, sirdī lūkšanu, vai kāds vārds, ko Dievs dod. Lai šī tiešām ir droša vieta mums katram, kur mēs nejūtamies tiesāti un nosodīti, bet kur mēs varam priecāties, ka mums ir labi un arī dalīties ar varbūt savām grūtībām, ka mēs ejam cauri. Lai tur nav kauns, lai tur ir tiešām līdzjūtība, mīlestība, dziedināšana, aizlūkšanas. Slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs. Turpinam lūgt to Dievu, slavēt Viņu, jo Viņš ir šeit. Dievam izgods, Dievam izgods, Dievam izgods, Dievam izgods uz mūžiem. 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 Elzēlis nebija, pirms Tu to radīji. Tu biji Kungu kungs, biji Tu, joprojām valdī Tu, uz troņa augstākā. Sauc svētie eņģeļi, mēs dziedam Viņam līdz. Dievam izgods, Dievam izgods, Dievam izgods uz mūžiem. Dievam izgods, Dievam izgods, Dievam izgods uz mūžiem. Tu devi elpumā, lai slavēt varētu. Es vārdu Tavējo katru dienu, lai mana dzīve ir kā degošs upuris. Dzīve, kas sauc un dzied par Kungu dīvaino. Dievam izgods, Dievam izgods, Dievam izgods uz mūžiem. Dievam izgods, Dievam izgods, Dievam izgods uz mūžiem. Dievam izgods, Dievam
dziedam, Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Halleluja. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods uz mūžiem. Slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Dievs, viss gods un slāva Tev, dzīvais Dievs. Valdi šajā vietā, Kungs, lai slāva nepamet mūsu mutes, lai slāva nepamet mūsu sirds. Halleluja, Kungs. Es tiešām gribētu, kad arī starp dziesmām iet kādam kā lūkšana sirdī, droši var no vietas, vienkārši pacelt balsi un pielūgt Dievu, jo mēs visi esam šeit, lai piedzīvot Dievu. Man Dievs ir vajadzīgs katru brīdi. Bieži sanāk slavēt nespēkā, tad, kad nejūtos, tad, kad nav īstās sajūta vai īstais svaidījums. Bet Dievs ir daudz lielāks par to, Dievs ir daudz dziļāks par to, un Viņš tiešām darbojās arī mūsu nespēkā pārdabiskā veidā, kad mēs atļaujam Viņam, ka Viņš dziedina mūs, ka Viņš dziedina mūsu salauztību, ka Viņš dziedina mūs, un, kā saka, Dievs ar vārdu neko neuzspiež, un vien mēs paši neesam gatavi vērties vaļā un neslēpties vairāk. Dievs tiešām var mums dziedināt, un es ticu, ka Viņš arī šajā vakarā mums dziedina pārdabiskā veidā. Man personīgi un ticu katru no jums. Jā, lai ir pilnīgi brīvība, jo Dievs katram mums kaut ko ieliek sirdī. Vai ciematus, vai vēl kaut kādas lietas, un tu vari pacelt to augšā, un visi pārējie viņi pievienojās, un saprotat, par ko es runāju? Tāpēc ir vajadzīga šī brīvība. Neviens, šī nav tā vieta, kur kāds skatās, vai tu pareizi izteici kādu vārdu, vai tu pareizi kaut ko būs, vai tu pareizi stāvēji, vai tu pareizi sēdēji. Nē, esi brīvs, Viņš ir kungs. Amen. Tāpēc droši, es ticu, ka Dievs ieliek kaut ko sirdī, pacēt tevi. Tu droši var pacelt balsi, un visi pārējie pievienosies tam visam. Aleluja! Teiciet tā kunga vārdu. Teiciet jūs tā kunga kalpi, kas jūs stāv tā kunga namā. Mūsu Dieva nama pagalmos. Teiciet to kungu, jo viņš ir žēlīgs. Dziediet viņa vārdā, jo viņš ir mīlīgs. Jo tas kungs Jēkabu sev izredzējis un arī Izraēlu par savu īpašumu. Tiešām es zinu, liels ir tas kungs. Mūsu Dievs ir lielāks par visiem dieviem. Visu, ko tas kungs grib, to viņš izdara debesīs un virs zemes jūrā un ūdeņu dzelzē. Amen. Cik ļoti svarīgs tu esi. Tev liekas, ka mācīties jau tur pateici, daudz jau tur vēl kāds pateici. Bet tu nezini, kas ir vajadzīgs tam otram. Varbūt es nepateicu. Dieva gars ir ielīdz tevi, viņš tevi pamudina. Kaut tad tas ir viens vārds. Esmu dzirdējis liecības, kad muļķīgs vārds vienkārši ienāk sirdī, viņam Dieva gars pasaka šo vārdu.
Manuprāt, tas bija par makaroniem kaut kas. Taču muļķīgi, ko par mani padomās, es iznākšu priekšā un teikšu makaroni. Ziniet, viņš paklausīja. Un kāds cilvēks tur pašās beigās vienkārši sāka raudāt. Tāpēc, ka viņš saņēma atbildi. Mēs nevaram spriest miesiski to, ko redzam. Tas ir tik maldīgi. Ziniet, cik bieži es esmu dzirdējis liecību par to, ka bagāti cilvēki ir Dievam teikuši, ja pie manis pienāks kāds un iedos man 5 eiro, es ticēšu, ka tu esi. Ja mēs skatītos miesīgi, un ne, viņam taču nevajag, viņam pilns ir, ja es ar savu piečuku, kas viņam tas, nav runa par to, kas viņam tas. Nav runa par to, kā tu to redzi. Ir svarīgi, ka tu paklausi kara pamudinājumu. Un nepieslēdz smadzenes, neizdomā, kā būs, kas būs. Viens Dievu vīrs stāstīja arī savu gadījumu, kad Dievu gars pamudināja viņam braukt iesaisties mašīnā un jau vakars jau braukt pie lielveikala. Viņš jau brauc pie lielveikala un jau braucot izdomā, ko no Dievs viņam ietrast. Viņš tur apstājās un skatās, cilvēki iznāca, viņš varbūt iet, bet nav nekāds pamudinājums iet klāt un kaut ko teikt. Tad viņš sēž tālāk, nākamais, kamēr veikals jau aizstājas ar cietu, viņš tur sēž mašīnā, viņš palika dusmīgs. Viņš saka, Dievs, ko tu man te atvedi? Kur tu man lietoji? Un Dievs teica, nav runa par to, ko tu domāji. Man bija svarīgi tavu paklausīt, ka tu iesēdies un aizbrauc tur, kur es tev pamudināju. Un mēs bieži vien izdomājam kaut ko. Tiešām, lai tas viss sabrūk Jēzus Kristus varnajā vārdā. Lai ir pilnīgi brīvīgi. Tiešām, lai Dievu gars darbojās un ka mēs atsaucamies tam. Lai šī dzīvība plūst, jo tikai viņš zina katru vienu mūsu sirdi. Tikai viņš zina katru vienu mūsu vajadzību. Tikai viņam vienīgiem ir atrisinājums un veids, kā iziet no tā. Lai būsim viens priekš otru par svētību. Būsim šie locekļi, kas ir ļoti svarīgi ķermenī. Amen. Saucu aleluja, par dienanieku glābumē. Es saucu aleluja, par neticību skaļāk vēl. Es saucu aleluja, ierocīgs ir slava šī. Es saucu aleluja, par mani cīnās debesīs. Es saucu aleluja, es saucu aleluja, par ienaidnieku glābumē. Es saucu aleluja, par neticību skaļāk vēl. Es saucu aleluja, mans ierocīgs ir slava šī. Es saucu aleluja, cīnās debesīs. Es dziedāšu, kad vētras nāks, skaļāk un skaļāk, manu slavu lai dzird. Ceļas no pelniem, mums cerībā, uzvarot nāvi, Jēzus ir dzīvs.
saucu aleluja. Ar miesu tevi slavējot. Es saucu aleluja. Un skatīšu, kā tumsā vērt. Es saucu aleluja. Es zinu atbildējām nāk. Es saucu aleluja. Bailē nav varas vairs. Es dziedāšu, kad vētras nāks. Skaļāk un skaļāk manu slavu lai dzird. Ceļas no pelniem mums cerībā. Uzvarot nāvi, Jēzus ir dzīvs. Es dziedāšu, kad vētras nāks. Skaļāk un skaļāk manu slavu lai dzird. Ceļas no pelniem mums cerībā. Uzvarot nāvi, Jēzus ir dzīvs. Dziedi vēl skaļāk, 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 dziedi vēl skaļāk. Dziedi vēl skaļāk, 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 par ienaidnieku klātbūtnē. Dziedi vēl skaļāk, par neticību skaļāk, vēl dziedi vēl skaļāk. Ierodzīs ir slava šī, dziedi vēl skaļāk, par mani cīnās debesīs, dziedi vēl skaļāk, par ienaidnieku klātbūtnē, dziedi vēl skaļāk, par neticību skaļāk, vēl dziedi vēl skaļāk, mans ierodzīs ir slava šī, dziedi vēl skaļāk. Mani cīnās debesīs, es dziedāšu, kad vētras nāks. Skaļāk un skaļāk manu slavu lai dzird. Ceļas no pelniem mums cerībā. Uzvarot nāvi, Jēzus ir dzīvs. Es dziedāšu, kad vētras nāks. Skaļāk un skaļāk manu slavu lai dzird. Ceļas no pelniem mums cerībā. Uzvarot nāvi, Jēzus ir dzīvs. Jēzus ir dzīvs. Jēzus ir dzīvs.
priekšā. Kungs, Jēzus, tu esi dzīvs, un tu padari mūsu dzīves. Paldies Tev, Kungs. Halleluja, Kungs. Slāvās, Tu dod mums dzīvību, Kungs. No dienas uz dienu, Kungs, mēs varam atvērt savas sirdis priekš Tevis, Tēvs, ka Tu ienes mūsos dzīvību, Kungs. Jaunas lietas, Kungs. Tu atnes mums veselību, Kungs. Paldies Tev, Tēvs. Tu dod mums, Kungs, cerību vienmēr, Kungs, ka rītdien mūs labāka par vakardienu, Kungs. Tu piepild mūsu ticību ar savu vārdu, Kungs. Paldies Tev, Tēvs. Halleluja, Kungs, mēs gribam slavēt Tev un pateikties, Kungs. Tu esi dzīvs un varens. Tu padari mūsu dzīvus, Kungs. Paldies Tev, Kungs. Halleluja, Kungs. Slāva Tev, Tēvs debesīs, Kungs. Mēs esam pateicīgi, Kungs, ka varam vienoti dziedāt Tev, slavēt Tevi, Kungs, teikt Tavu vārdu, Kungs. Pagodināt Tavu vārdu, pacelt par vārdiem, Kungs. Slāva Tev, Kungs. Halleluja, Kungs, mēs esam pateicīgi Tev, Kungs. Pateicīgi Tev, Kungs, ka Tavs gars vieno mums, Tēvs. Vieno, Kungs, kopīgā slavā Tev, ka šī slava nāk pie Tava troņa, Kungs, un ka Tev tā ir tīkama, Kungs. Slava Tev, Tēvs, mēs esam pateicīgi Tev, Kungs, ka Tu ieliec mūsos vēlēšanos sanāk kopā, Kungs, slavēt, godināt, pielūgt Tevi, Tēvs. Paldies Tev, Kungs, paldies, Kungs, ka Tavs gars ir vienojošs, Kungs. Halleluja, Kungs, Halleluja, Kungs, Tev vienam slava šajā vakarā, Tēvs. Halleluja, Kungs, Tev vienam gods un slava, Kungs. Halleluja, Kungs. Halleluja, Dievs ir labs. Dievs ir ļoti bezgalīgi labs. Amen. Uz Tevi tērādām sevis, izliekošu dzīvības Tev, bet uz Tevi paļaujoties, debes godu man došu pagodinu Tevi, Jēzu. Augšām cēlies, es tiku, tādu lūdzu, dod man dzīvot, ar Tava gara vadību pagodinu Tevi, Jēzu. Augšām cēlies, es tiku, esmu tavs, es Jēzu, gods
esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu. Esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, Jēzu. Esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, Jēzu. Esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, Jēzu. Esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, esmu tavs, Jēzu. Paldies Tev, Jēzus Kungs. Paldies, ka mēs piedaram Tev. Paldies Tev, Kungs, Jēzus. Kad domāji par mani, tu domāji par katru vienu cilvēku. Paldies Tev, Jēzus, Devis Tev. Tu negribi, lai kāds aiziet bojā. Paldies Tev, Kungs. Paldies par varu un autoritāti, ko Tu mums esi devis kā draudzē šeit uz zemes. Iestāties par pazudušiem. Izrādīt katru vēlnu darbu. Lai šī brīdī mēs vienojamies Jēzus Kristus varnajā vārdā. Izrādām krāst Tavu katru darbību, katru Tavu mēli, lai sabrūk. Tieksim par māsām un brāļiem, kuri ir nošķīti prom, kur ienaidnieks ir nošķīts un viņi nav tur, kur viņiem jābūt. Mēs izrādām Sātanu visas Tavas darbības un visus Tavus plānus. Mēs pazinām, ka Jēzus Kristus ir kungs. Mēs pazinām, ka Jēzus Kristus asins par katru vienu no viņiem. Paldies Tev, Jēzus kungs, ka Tu esi tas, kas uzrunā, Tu esi tas, kas aicina, Tu esi tas, kas pielīd. Paldies Tev, kungs. Mēs arī iestājamies par saviem ciematiem, par pilsētām, kur mēs esam. Jēzus Kristus vārdā vārdā. Mēs izrādām Sātanu katru šķērs, katru darbību. Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, dārgais Svētais Gars, ka Tu esi ar mums kopā katru dienu, katru brīdi, jo Tu dzīvo mūsos, ka Tu mūs pamudini, ka mēs esam līdzstrādnieki, ka mēs ejam un Tu esi ļaujas kungs, ka mēs ejam un nopļaujam šos cilvēkus, kas ir paredzēti debesu valstībai, un neviens nav paredzēts tajā nokļūt ellē. Paldies Tev, Jēzus kungs. Mēs pateicamies Tev, ka Tu mūs katru vienu lieto. Mēs pateicamies par varanu ražu. Paldies Tev, ka ir šie pļāvēji, kas nopļauj šo ražu Tavai valstībai. Paldies Tev. Mēs pateicamies Tev. Un lai svētīts katrs viens, Tavs mīļotais bērns. Paldies Tev, Jēzus kungs. Lai svētīts katrs viens cilvēks, ar kuriem mēs satiekamies. Tiešām, lai viņi piedzīvo šo Dievu valstību ar spēku. Tagad Jēzus redzēja vajadzību, bet viņš nesakoncentrējas uz vajadzību, bet viņš sakoncentrējas uz nodrošinājumu. Kad katrs viens saņēma pēc kā ilgojās. Paldies Tev, Jēzus kungs. Tas viss ir mūsos, jo Tu esi mūsos. Tu ņem no Jēzus un dod mums, jo Jēzus pieder viss, kas pieder Tēvam. Paldies Tev, dārgais Svētais Gars. Paldies Tev par Tavu darbu. Paldies Tev, ka mēs varam kopā iet, ka mēs sekojam Tev. Nevis vārdam Tevi līdzi, bet mēs sekojam Tev. Tavā ātrumā, Tavā virzienā, ar Taviem resursiem. Paldies Tev, kungs. Viss gods un viss slavu Tev. Gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu Tavs, es Jēzu. Gods augstībā,
augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu, gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, es Jēzu. Slāvju Dievs, godinām Dievs, cildinām Tavu vārdu, kungs Jēzu. Tu esi mans glābējs, Tu esi mūsu glābējs, mūsu cerība, mūsu dzīvība, mūsu viss. Slāva Tev, kungs, paldies par šo brīnišķīgo laiku kopā, Dievs, paldies par šo vakaru, paldies par šo Tavu klātbūtni, kur Tu uzrunā mūs un skubini, Dievs. Dari mūs kreatīvus, māci mums radīt, nebūt tikai par patērētājiem un sekotājiem, bet ka Tu mums esi devis dāvanas, ka mēs varam ticēt, Dievs, ka Tu tiešām esi mums tās devis, lai pagodinātu Tevi, Dievs. Vai mēs dziedam, vai mēs spēlējam kādu instrumentu, vai mēs varam kaut ko praktisku uzcelt varbūt, vai pagatavot kaut ko garšīgu, visu šīs dāvanas. Tiešām, Dievs, Tu mums esi devis, kungs, un es saku, visu, ko dariet kā tam kungam, un tiešām, Dievs, atgādini mums šīs lietas, ko mēs darītu, ka mēs neizdevājam cilvēkiem, ka mēs nemeklējam cilvēku atzinību, tikai vienīgi, Dievs, sadraudzību ar Tevi, Tuvu ar Tevi, kungs, un pārējais viss. Es ticu, ka ir bonusā, un sadraudzība mūsu starpā ir tikai kā rezultāts tam, ka mums ir tiešām sadraudzība ar Tevi, kungs, Dievs. Slāva Tev, Dievs. Slāva Tev, kungs, tiešām paldies Tev. Amen. Viņš vienmēr ir uzticams. Pamostos no rīta, līdz pat diena beigusies, es dziedāšu, jo tik labs esi Tu. Tevi mīlu, kungs, mani nekad nebija viltu, un katru dienu turi mani sev klāt. Pamostos no rīta, līdz pat diena beigusies, es dziedāšu, jo tik labs esi Tu. Vienmēr uzticams Tu, Jēzu, kungs, Tu vienmēr esi labs, tik labs. Katru mirkli pateikšos es, Tev dziedāšu, jo tik labs esi Tu. Kungs, Tava balss cauri grūtībām ved mani, naktī tumšā karā, tā tik tuvu man klāt. Tu atklājies kā draugs man, un kā vienmēr mīlošs tēvs, es dziedāšu,
esi tu. Vienmēr uzticams tu, Jēzu. Kungs, tu vienmēr esi labs, labs. Katru mirkli pateikšos es, tev dziedāšu, tik labs esi tu. Vienmēr uzticams tu, Jēzu. Kungs, tu vienmēr esi labs, labs. Katru mirkli pateikšos es, tev dziedāšu, jo tik labs esi tu. Tavs labums un žēlastība, tā mani pavadā. Tavs labums un žēlastība, tā mani pavadā. Mana dzīvē vienu, kas tavējās, tev visu atdodu. Tavs labums un žēlastība, tā mani pavadā. Tavs labums un žēlastība, tā mani pavadā. Tavs labums un žēlastība, tā mani pavadā. Mana dzīvē vienu, kas tavējās, tev visu atdodu. Tavs labums un žēlastība, tā mani pavadā. Vienmēr uzticams tu, Jēzu. Kungs, tu vienmēr esi labs, labs. Katru mirkli pateikšos es, tev dziedāšu, jo tik labs esi tu. Vienmēr uzticams tu, Jēzu. Kungs, tu vienmēr esi labs, labs. Katru mirkli pateikšos es, tev dziedāšu, jo tik labs esi tu. Tev dziedāšu, jo tik labs esi tu. Tev dziedāšu, jo tik labs esi tu.
dzīvā ūdens avots, tu dzīvā ūdens klīns, tu ledu pārdeg avots, jo tevi atzīst viss. Tu dzīvā ūdens avots, tu dzīvā ūdens klīns, tu ledu pārdeg avots, jo tevi atzīst viss. Neslāps vairs nekad tam, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, tam, kurš tevī vēl devies, neslāps, neslāps vairs nekad, tam, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, tam, kurš tevī vēl devies, Tava žēlastības traumes, lai nomazgās tu pīs, no tavas piedošanas apgās, lai smēļ ik viens, kurš izslāpīs. Tava žēlastības traumes, lai nomazgās tu pīs, no tavas piedošanas apgās, lai smēļ ik viens, kurš izslāpīs. Neslāps vairs nekad, tam, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, tam, kurš tevī vēl devies, neslāps vairs nekad, tam, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, tam, kurš tevī vēl devies, Tu dzīvā ūdens avots, tu dzīvā ūdens klīns, jo tu ledu pārdeg avots, jo tevi atzīst viss. Tu dzīvā ūdens avots, tu dzīvā ūdens klīns, tu ledu pārdeg avots, jo tevi atzīst viss. Neslāps vairs nekad, tam, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, tam, kurš tevī vēl devies, neslāps vairs nekad, tam, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, kuram avots tevī,
tas kungs mūs katru ir aicinājis un izredzējis. Amen? Tas nozīmē, ka vismaz man tā nebija, ka tas tagad tā pa sviestu viss. Nevienāds diena, kad es reāli izdevu. Es visu atstāju. Un man neko negribējās. Kad bija laiks, ka es domāju, ka ienaidnieks man to nevar nozagt. Bet viņam izdevās nozagt. Es zinu, tam ir rakstīts, ka tavs darbs nav veltīgs, tas, ko tu dari Dieva valstībā. Dievs tev zina, viņš atmaksā. Zini, un to, ko tu sēji, to tu pļauj. Bija laiks, kad es ļoti daudz sēju par viņu mīlestību, viņu žēlstību, un man bija vēl šodien ir atziņa un atklāsme par to, ko Jēzus izdarīja, ka viņš tik ļoti mani mīl. Un es domāju, to neviens man nevar nozagt. Bet ienaidniekam caur apstākļiem izdevās nozagt. Un pagāja kāds laiks, un Dievs lieto tos cilvēkus, kuros es sēju. Un no viņiem es pļāvu atkal to pašu, ko it kā es biju sējis. Un tas man pacēla un iedrošināja. Un šodien es esmu atkal atpakaļ aicinājumā, ko Dievs man ir aicinājis. Viņš nepaņem nost. To, ko viņš ir devis, tas ir tavs. Viņš nav tā ņem un dod un ņem. Ja viņš tev ir aicinājis un izredzējis, tas ir tavs. Tāpēc tu esi īpašs. Amen? Un viņš nav tas, kas ielaustu viedri, nolauž, kvēlojošu ogu, nocēš. Viņš nav tāds. Viņš tas, kas uzpūš, viņš tas, kas atkal dod jaunu dzīvību. Tagad, kad nozāģēts koks ir, es redzēšu, ka dzen jaunas asnas. Ir kā liekas, viss tur nekā nav, tur viss ir, viss beidzies. Bet Dievs ir spējīgs. Caur savu ganu. Ir rakstīts arī vecajā derībā, kur runāja uz kauliem dzīvības garu. Un viņi atdzīvojās. Ieguva miesu un muskuļus, viss atjaunojās. Tāds ir tas kungs. Tāpēc, ja tu esi kaut kādā dzīves posmā, nepadodies. Tas kungs ir par tevi. Viņš tev pacels, iedrošinās. Viņš tev nav atmetis. Viņš tev nav atstājis. Zini, viņš nemeklē citu tavā vietā. Viņš ir spējīgs tev atjaunot, pacelt un iedrošināt. Paļaujies uz viņu. Nemūs prom no viņu. Nāc pie viņa. Jo tikai pie viņa tu vari saņemt. Tikai pie viņa ir šī dzīvība, kas augšām ceļ. Amen? Un man ir vienkārši sirdī paldies Dievam par māsu, kam tas ir pierakstīts. Zinu, man tas viss ir telefonā. Mans telefons tagad ir aizņemts. Ir svētīgi pierakstīt. Uz lapiņas. Es gribu nolasīt papušinātu tulkojumu no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas, Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, no 1. līdz 4. pantam. Es esmu mīlošs tēvs un dārznieks, labāku neatradīsi. Es rūpējos un gādāju par tevi katru dienu, katru stundu. Manas rokas nepārtraukti strādā, lai darītu tev par skaistu darbu, manu vīna dārza lolojumu. Manī ir dzīvība un ap mani viss ir dzīvs. Tu esi piepotēts āsnus dzenošam vīna kokam. Es tev paceļu un pieglaužu tuvāk sev, ka tu nenes augļus. Es turu tevi cieši pie sevis. Es pavadu laiku kopā ar tevi tādā sezonā. Es runājos ar tevi. Es balstu tavu vārdos stāvu, lai var skatīties manā vaigā, līdz katra tumsas ēna izgaist un redzi tikai manu spožo godību.
Es mīlu katru zaru. Es neizmetu savus zarus kā nederīgus tikai tāpēc, ka šobrīd nenes augļus. Par ikvienu zaru ir vērts cīnīties, vērts gādāt un rūpēties. Ik viens zars ir cienīgs mīlestības. Ja viens zars paliek manā klātbūtnē ilgāku laiku, tad esmu pārliecināts, ka katrs zars piedzīvos uzplaukumu. Mana dzīvība atjauno augšupceļu. Es varu tev attīrīt, ja mācīsies paļauties uz mani. Es tevi attīrīšu ar saviem vārdiem, lai varu būt vēl auglīgāks. Tava pakļaušanās un raža sagādā man tādu prieku, jo tu izdzīvo savu aicinājumu un baudi pilnvērtīgu dzīvi. Tāpēc samodz ar mani un dzīvosim kopā. No šo divu dzīvu savienības dzimst auglība. Amen. Tie ir tā kunga vārdi priekš tevis. Tas ir Dieva vārds. Viņš tev ļoti mīl. Viņš par tevi gādā. Viņš tev nav atmetis. Viņš tev, tāpēc, ka šorīt tu vari domāt, manā dzīvē nav nekā daudz. Bet viņš nav tev atmetis. Viņš rūpējās un gādā. Paļaujies uz viņu. Nemulc no viņu. Neslēpies no viņu. Paļaujies uz viņu. Amen. Viņš patiešām ir ļoti labs. Un paldies Dievam par brāļiem un māsām. Redzēt, cik ļoti mēs esam svarīgi viens priekš otru. Amen. Amen. Jā. Un tad slavēsim vēl. Celsimies kājās, jā, un tiešām pagodināsim to kungu, ka varam viņa gara pilnu doties arī tālāk uz mājām un savās ikdienas gaitās piepildīt Dievu, tiešām ar šo vienotību, kas ir vienīgi Kristu slavu, ka Dievs. Uzvarējis esi. Uzvarējis esi lauva no jūras, ik viens var brīvs, kur tas tev uzticas. Uzvarējis esi Dieva jērs, tava vārda spēkā es varu dzīvs būt. Uzvarējis esi lauva no jūras, ik viens var brīvs, kur tas tev uzticas. Uzvarējis esi Dieva jērs, tava vārda spēkā es varu dzīvs būt. Asinīs ir spēks no mazgā. Spēks, spēks, asinīs. Asinīs ir spēks atbrīvo. Spēks, spēks, asinīs. Asinīs ir spēks dziedināt. Spēks, spēks, asinīs. Spēks, spēks, asinīs. Uzvarējis esi lauva no jūras, ik viens var brīvs, kur tas tev uzticas. Uzvarējis esi Dieva jērs, tava vārda spēkā es varu dzīvs būt. Uzvarējis esi lauva no jūras, ik viens var brīvs, kur tas tev uzticas. Uzvarējis esi Dieva jērs, tava vārda spēkā es varu dzīvs būt. Asinīs ir spēks no mazgā. Spēks, spēks, asinīs. Asinīs ir spēks atbrīvo.
asinīs, asinīs ir spēks dziedināt. Spēks, spēks asinīs, spēks, spēks asinīs. Dēlam pieder uzvara. Dēlam pieder uzvara. Dēlam pieder uzvara. Amen. Vaino Jūdas pieder uzvara. Manam Tēvam debesīs pieder uzvara. Jo Tēvam pieder uzvara. Tēvam pieder uzvara. Amen. Jēram pieder uzvara. Vaino Jūdas pieder uzvara. Manam Tēvam debesīs pieder uzvara. Jo manam Tēvam debesīs pieder uzvara. Jo manam Tēvam debesīs pieder uzvara. Halleluja! Slāva tiešām mūsu kungam pieder uzvara. Halleluja, paldies Tev, Dievs, kungs. Tev pieder uzvara. Līdz ar Tevi arī mums pieder uzvara. Paldies Tev, Dievs, Tēti, ka mēs šodien esam Tev mīļotie bērni. Tu zini, ka es vienmēr uzvarošu ar Dievu mīļoties bērns. Paldies Tev, Dievs, kungs. Mēs pateicamies Tev. Visu godu un visu slavu mēs atdodam Tev. Paldies Tev, par to, ko Tu dari. Par to, ko Tu esi iesācis, to arī pabeigts. Mēs pateicamies Tev. Paldies Tev. Paldies Tev. Paldies Tev. Es svētīju katru vienu Tavu mīļoto bērnu. Lai Tavu labvēlību, kungs, ir bagātīgi pārplūstoši katru jaunu dienu par katru vienu no viņiem. Lai Tavs žēlstība, Tavs miers, šalom pavada viņus katru dienu. Viņus un viņu ģimenes, viņu bērnus. Mēs pasadīt dzīvību un pārpildību katrā viņu ķermeņa šūnā. Paldies Tev, Dievs, kungs. Paldies Tev, Dievs, kungs, par Tavu dzīvību katrā mūsu dzīves sfērā. Paldies Tev, ka Tu esi mūs svētījis, lai mēs būtu par svētību. Paldies Tev. Visu godu un visu slavu mēs atdodam Tev. Paldies Tev. Paldies Tev. Paldies Tev. Jēzus vārdā. Amen. Dievs ir labs. Amen. Un baudīsim un redzēsim, cik viņš ir labs ikdienā. Amen. Ja tu vērsies pie viņu un vienkārši parunā, vienkārši viss, kas tev ir uz sirds, to dod viņam. Zini, viņš atbild. Amen. Viņš ir par tevi. Vienmēr to atceries. Un paldies par šiem vakariem, ka mēs varam sanākt kopā. Un nākamā reize mēs nezinām, kad būs. Mēs droši vien pateiksim tālāk. Un bija tāds, kāpēc nav izlikts reklāmas ar vēl kaut kas. Ir lieta tāda, ka mēs nereklamēsim šo. Bet tev garā ir kādu uzrunāt. Aicina. Šis ir atvērts pasākums. Ikvienam Dieva bērnam.
ikvienam brālim un māsai, ikvienam cilvēkam. Ja Dieva gars tev uzrunā, aicina. Bet tā mēs nelīmam, plakāts mēs nelīmēsim, jo tas kungs ir tas, kas pievieno. Caur tevi un mani. Amen? Jo tas ir dzīves tevī un ļausim, lai tas kungs darbojas. Redzēsim viņa godību. Un ziniet, un viss gods un visa slava būs viņam. Nevienam citam, bet viņam. Tāpēc mēs esam šeit. Amen? Varbūt vēl kādam ir kaut ko teikt, kāds varbūt grib vēl kaut ko pateikt droši. Ja kādam ir jādodas, viņš var arī doties. Jūties pilnīgi brīvs un nedomā, tu viņš aizjā mācīties, tagad pierakstīs viņu mānajā grāmatā. Tā nebūs. Jūties brīvs. Man visu laiku ir sirdī tāds pamudinājums. Kopīgi nodziedāsim dziesmu. Brīvība Jēzus asarīs. Nezinu, nav man mīļai, kas man var aiziet prom no šī vakara. Varēs novadīt? Es dziedāšu līdzi. Aha, labi. To mēs visi zinām. Tā arī ir sirdī tā, ja? Halleluja. Titīgi, ja? Kā tu jāpagod? Es nezinu. Es vienkārši domāju. Nē, es nezinu. Tad tu vari nospēlēt, ja? Tu vari nospēlēt. Šeit ir, kas var nospēlēt? Jā, jā. Svīt, tu var nospēlēt? Mēs dziedām. Jā. Es varu Bet tas nav laimīgi. Bez teiks. Dievu mierā. Zini, kā es steidzoties. Es vismaz 2 reizes mūžā esmu pazaudējis Marku. Steidzoties, atstāju uz mašīnas. Paldies Dievam, ka tur nebija liels naudas summas, kad es strādāju darbā, vienmēr tur bija saimnieciskie almāns lieli. Un tāpēc nevajag steigties Dievu mierā. Amen. Jo tas ir svarīgi. Viva
Tieši jūs visi vārdus zinājāt. Redziet, cik svarīgi, ka īstais loceklis dara tas, kas viņam jādara. Ziniet, es arī zinu visus dziesmu vārdus, kad kāds viņš dzird. Jo man jādzird vienam, es mežā kaut kur varu tur sakot. Bet kad kāds dzird, pēkšņi es zinu. Redziet, cik svarīgi mēs esam. Dievs vienkārši parāda, ka ir vajadzīga grupa, kas var zina slavēšanu. Ka nav tikai viens ēlis, man ē. Redz, ka ir māsa nāk. Tas kungs pievieno. Tikai slavu Dievam, visu gods un slavu viņam. Es sveitīts, Dievs tev mīl, viņš paredzēs viņš tevs lielas lietas. Un, jo mēs esam draudzi, Kristus miesa, kas visu piepilda. Amen.